Man liekas, ka sabiedrība ir nedaudz morāli slīma ar šīm dāvanām un pateicībām. Tuvojās izlaiduma laiks, un vecāki vāc naudu. Un, man liekas, tas vienkārši pilnīgi visiem cilvēkiem besī. Viss šis process ir kaut kādi 5 superturīgi vecāki, kuri grib kaut ko ļoti lielu, tad ir kaut kādi 5, kuri vispār neko nespēja atļauties objektīvu iemeslu dēļ, un tās visas ir totālākās zobu sāpes. Tajā brīdī daudziem vecākiem acis raustās tā kā multenē Ice Age vāverē, ja, ka tu saproti, ka tūlīt kā sāksies čats par dāvanu, tā būs nāves ēnā, labāk būt sibiņam. Ja. Protams, ka tas ir, pirmkārt, manā skatījumā es vispār nesaprotu, kāpēc ir jāvāc kādas dāvanas kaut kam. Ja. Piedodiet, mīļie skolotājs saņem algu, ja, un strādā un labi dara savu darbu, noveda bērnus līdz noteiktam rezultātam un viss. Tā pateicības mānija kaut kāda, ka man noteikti tev par to ir kaut kas vēl jādod un jāpasakās. Ja? Protams, ka iespējams arī skolotāji, kas par to gaida pat. Ja? Bet manā skatījumā šādām dāvanām, ka šāda dāvināšanas kaut kādu lietu vajadzētu izskaust, viņš reāli ņem un ievieš nevienlīdzību bieži vien starp ģimenēm, jo piedodiet man, ja mēs esam daudz bērnu ģimene, ja man ir 5 bērni, un es tagad man 2 izlaidumā, viens beidz 12. klasi, viens 9. Nu viss paldies, zvanu vīram, saku, kad paliec darbā pa nakti, mums vajadzēs dāvanām tagad krāt, ja? Nē, tā nedrīkst būt, ja? Līdz ar to, un ir cilvēki, kuri vēlās pēkšņi kaut kādu pompozitāti, un tad viņiem vajag milzīgus, spīdīgus grozus. Man liekas, ka sabiedrība ir nedaudz morāli slīma ar šīm dāvanām un pateicībām. Ir jāpieņem, ka cilvēki par savu darbu viņiem ir jāsaņem kvalitatīvs atalgojums, un tas arī ir viss. Visi skolotāji un reiz direktors, saņemot savus 933 eiro algu, es zinu, uz kurienes nācu un cik šeit maksā. Līdz ar to es nesūdzos, tāpēc, ka es zināju, uz ko es eju, un skolotāji tāpat. Līdz ar to šī pateicība lieta, man liekas, ir kaut kas arhaisks no dinozaura laikiem, ja, kas nāk līdzi, un tai, man liekas, nevajadzētu būt.